Sociālie tīkli pret reālo dzīvi. Sveiki visiem! Sveiki! Paldies, ka klausāties mūsu podkāstu. Nu ko, šodien mēs ar Sofiju runāsim par tēmu, kas laikam ir pazīstama mums visiem – sociālie tīkli un reālā dzīve. Ko mēs parādām? Ko mēs slēpjam? Un kāpēc dažreiz pēc 10 minūtēm telefonā liekas, ka visiem dzīve ir labāka nekā tev? Jā, godīgi sakot, ļoti pazīstama tēma. Šorīt es pamodos un paņēmu telefonu tikai, lai paskatītos laiku. Bet pēc 20 minūtēm es jau zināju. Viens draugs bija kafejnīcā, viena draudzene nopirka jaunu jaku, kāds aizbrauca uz Itāliju un kāds jau no rīta skrēja parkā. Klasisks rīts. Tu vēl neesi piecēlusies, bet jau salīdzini sevi ar 10 cilvēkiem. Tieši tā. Viņi visi jau dzīvo aktīvu dzīvi, bet es vēl meklēju telefonā pogu, gulēt vēl 5 minūtes. Un te man liekas sākas problēma. Sociālie tīkli dod sajūtu, ka mēs redzam citu cilvēku dzīvi. Bet patiesībā mēs redzam tikai mazu daļu, skaistākos momentus. Jā, tas gan. Mēs to saprotam, bet bieži vien aizmirstam. Aiz skaistas bildes bieži ir nogurums, steiga, slikti foto un netīra krūze uz galda. Bet smadzenes saka, oho, citiem viss ir ideāli. Tieši tā. Bilde dažreiz ir stiprāka nekā vārdi. Iedomājies, tu redzi cilvēku pie jūras jūrmalā. Rokā kafija, mugurā skaists mētelis, seja mierīga. Un tu domā, oho, kāda dzīve! Bet varbūt viņš jau 10 minūtes mēģina uztaisīt labu bildi. Ir augsts, pūš vējš, un kafija jau ir augsta. Un kāja jau skatās uz viņa krosāna. Ļoti nopietni. Kā nodokļu inspekcija. Jā, jūrmalas kājas nejoko. Nē, viņas strādā ātri. Bet, ja nopietni, sociālie tīkli dažreiz rada sajūtu, ka visi ir veiksmīgāki, skaistāki un laimīgāki. Bet tā nav patiesība. Neviens parasti neliek storiju, šodien es 3 stundas pārdzīvoju pēc strīda ar draudzeni. Bet vajadzētu. Tas būtu ļoti godīgs saturs. Es noteikti sekotu tādam kontam. Es arī. Konta nosaukums – reālā dzīve bez filtra. Starp citu, mēs paši arī esam daļa no šīs problēmas. Mēs gribam redzēt skaistas lietas. Ja cilvēks ieliek parastu pelēku dienu, mēs ejam tālāk. Bet ja tur ir saulriets, late, grāmata un perfekts manikīrs, viss spiežam patīk. Jā, jo sociālie tīkli dzīvo no mūsu uzmanības. Uzmanībai patīk viss spilgtais, ātrais un emocionālais. Reālā dzīve bieži ir klusāka, bez ideālas gaismas, bez mūzikas fonā un bez skaista teksta.
Nu labi, bet sociālie tīkli nav tikai slikti. Man nepatīk, ka cilvēki saka, izdzēs visu un tu būsi laimīgs. Nav tik vienkārši. Sociālie tīkli palīdz sazināties. Daudziem cilvēkiem Latvijā draugi vai radinieki dzīvo ārzemēs – Īrijā, Vācijā, Norvēģijā. Jā, tā ir taisnība. Man ir draugs, kurš pārcēlās uz Nīderlandi. Mēs reti zvanām, bet redzam viens otra storijas un sūtām mīmus. Un tā mēs tomēr esam kontaktā. Mīmi dažreiz glābi draudzību. Tu vari nerakstīt cilvēkam mēnesi, pēc tam atsūtīt smieklīgu mīmu un viss. Draudzība atkal strādā. Tas skan smieklīgi, bet tā ir. Sociālie tīkli jau ir daļa no mūsu ikdienas. Problēma sākas tad, kad tie aizņem īstas sarunas vietu. Tu zini, ko cilvēks ēda vakariņās, bet nezini, kā viņš patiesībā jūtas. Tieši tā. Mēs redzam aktivitātes, bet nevienmēr redzam cilvēka sajūtas. Kāds smaida bildēs, bet iekšēji var būt noguris vai vientuļš. Un kāds neko neliek internetā, bet vienkārši dzīvo. Starp citu, klusums sociālajos tīklos dažreiz liekas aizdomīgs. Kāpēc viņš neko neliek? Vai viņam viss labi? Bet varbūt viņam viss ir labi. Viņš vienkārši aizmirs par telefonu. Tāds cilvēks ir reta suga. Gandrīz kā lūsis Latvijas mežos. Tādu vajag aizsargāt. Man liekas, ka sociālie tīkli rada arī spiedienu būt interesantam. Ne tikai dzīvot, bet dzīvot tā, lai to var parādīt. Kafejnīca – foto, koncerts – video, pastaiga jūrmalā – storijas. Un tad parādās dīvaina doma. Ja es to nenofilmēju, vai tas vispār notika? Notika. Vienkārši algoritms to neredzēja. Algoritms tagad ir bēdīgs. Nu nekas, lai algoritms pagaida. Es domāju, ka reālā dzīve ir vērtīga tieši tāpēc, ka tā nevienmēr ir skaista bildēs. Tu vari sēdēt mājās vecā džemperī, dzert tēju un 2 stundas runāt ar draugu. Bildē tas neizskatīsies iespaidīgi, bet tas var būt ļoti labs vakars. Jā, tas gan. Reālā dzīve dod to, ko sociālie tīkli nevar. Lietus smaržu pēc karstas dienas, drauga īstos smieklus, sarunu bez paziņojumiem, pastaigu pa Vecrīgu, ka tu vienkārši ej un nedomā par storiju. Tas ir svarīgi. Dažreiz mēs skatāmies uz dzīvi caur telefonu, nevis ar savām acīm. Skaists saulriets? Vajag ātri parādīt visiem, ka tu to redzēji. Lai gan saulriets nebūs dusmīgs, ja tu to neieliksi internetā. Tieši tā.
Bet dažreiz sociālie tīkli arī palīdz pamanīt reālo dzīvi. Piemēram, tu redzi kādam bildi no Siguldas rudenī un domā, kāpēc es pats tur neaizbraucu? Un tu aizbrauc. Tātad viss atkarīgs no tā, kā mēs tos lietojam. Ja tu domā, skaisti, es arī gribu pamēģināt, tas ir labi. Bet ja tu domā, mana dzīve ir sliktāka, tad vajag apstāties. Var sev pajautāt, vai pēc sociālajiem tīkliem es jūtos labāk vai sliktāk? Es esmu atpūties vai noguris? Es parunāju ar cilvēkiem vai vienkārši pazudu citu dzīvēs? Labi teikts. Un vēl var darīt vienkāršu lietu – satikt cilvēku, ne tikai nospiest patīk. Uzrakstīt nevis skaisti, bet kā tev iet? Vai pat piezvanīt. Zvans bez brīdinājuma? Tā jau ir gandrīz šausmu filma. Latviešu psiholoģiskais trillers. Viņš piezvanīja. Bet nu labi, balanss ir iespējams. Sociālie tīkli ir ērti, smieklīgi un noderīgi. Tikai jāatceras, tā nav pilna dzīves versija. Tā ir vitrīna, nevis visa dzīve. Tātad secinājums ir vienkāršs. Sociālie tīkli ir instruments, nevis realitātes spogulis. Un tie noteikti nav instrukcija, kādai jābūt tavai dzīvei. Jā. Reālā dzīve var būt klusāka, vienkāršāka un ne tik skaista kā bildēs. Bet tieši tajā ir īstas sarunas, īstas sajūtas un īsti mirkļi. Paldies, ka bijāt ar mums! Ar jums bija Andris un Sofija. Pēc šī podkāsta nolieciet telefona malā vismaz uz 5 minūtēm. Un pēc tam varat atgriezties, nospiest patīk un abonēt mūsu kanālu. Lūk, tas ir veselīgs balanss. Uz tikšanos! Atā! Sociālie tīkli pret reālo dzīvi. Sveiki visiem! Sveiki! Paldies, ka klausāties mūsu podkāstu. Nu ko, šodien mēs ar Sofiju runāsim par tēmu, kas laikam ir pazīstama mums visiem – sociālie tīkli un reālā dzīve. Ko mēs parādām? Ko mēs slēpjam? Un kāpēc dažreiz pēc 10 minūtēm telefonā liekas, ka visiem dzīve ir labāka nekā tev? Jā, godīgi sakot, ļoti pazīstama tēma. Šorīt es pamodos un paņēmu telefonu tikai, lai paskatītos laiku. Bet pēc 20 minūtēm es jau zināju. Viens draugs bija kafejnīcā, viena draudzene nopirka jaunu jaku, kāds aizbrauca uz Itāliju un kāds jau no rīta skrēja parkā. Klasisks rīts. Tu vēl neesi piecēlusies, bet jau salīdzini sevi ar 10 cilvēkiem. Tieši tā.
Viņi visi jau dzīvo aktīvu dzīvi, bet es vēl meklēju telefonā pogu gulēt vēl 5 minūtes. Un te man liekas sākas problēma. Sociālie tīkli dod sajūtu, ka mēs redzam citu cilvēku dzīvi. Bet patiesībā mēs redzam tikai mazu daļu, skaistākos momentus. Jā, tas gan. Mēs to saprotam, bet bieži vien aizmirstam. Aiz skaistas bildes bieži ir nogurums, steiga, slikti foto un netīra krūze uz galda. Bet smadzenes saka, oho, citiem viss ir ideāli. Tieši tā. Bilde dažreiz ir stiprāka nekā vārdi. Iedomājies, tu redzi cilvēku pie jūras jūrmalā. Rokā kafija, mugurā skaists mētelis, seja mierīga. Un tu domā, oho, kāda dzīve! Bet varbūt viņš jau 10 minūtes mēģina uztaisīt labu bildi. Ir augsts, pūš vējš, un kafija jau ir augsta. Un kāja jau skatās uz viņa krosāna. Ļoti nopietni. Kā nodokļu inspekcija. Jā, jūrmalas kājas nejoko. Nē, viņas strādā ātri. Bet, ja nopietni, sociālie tīkli dažreiz rada sajūtu, ka visi ir veiksmīgāki, skaistāki un laimīgāki. Bet tā nav patiesība. Neviens parasti neliek storiju, šodien es 3 stundas pārdzīvoju pēc strīda ar draudzeni. Bet vajadzētu. Tas būtu ļoti godīgs saturs. Es noteikti sekotu tādam kontam. Es arī. Konta nosaukums – reālā dzīve bez filtra. Starp citu, mēs paši arī esam daļa no šīs problēmas. Mēs gribam redzēt skaistas lietas. Ja cilvēks ieliek parastu pelēku dienu, mēs ejam tālāk. Bet ja tur ir saulriets, late, grāmata un perfekts manikīrs, viss spiežam patīk. Jā, jo sociālie tīkli dzīvo no mūsu uzmanības. Uzmanībai patīk viss spilgtais, ātrais un emocionālais. Reālā dzīve bieži ir klusāka, bez ideālas gaismas, bez mūzikas fonā un bez skaista teksta. Nu labi, bet sociālie tīkli nav tikai slikti. Man nepatīk, ka cilvēki saka, izdzēs visu un tu būsi laimīgs. Nav tik vienkārši. Sociālie tīkli palīdz sazināties. Daudziem cilvēkiem Latvijā draugi vai radinieki dzīvo ārzemēs – Īrijā, Vācijā, Norvēģijā. Jā, tā ir taisnība. Man ir draugs, kurš pārcēlās uz Nīderlandi. Mēs reti zvanām, bet redzam viens otra storijas un sūtām mīmus. Un tā mēs tomēr esam kontaktā. Mīmi dažreiz glābi draudzību. Tu vari nerakstīt cilvēkam mēnesi, pēc tam atsūtīt smieklīgu mīmu un viss. Draudzība atkal strādā. Tas skan smieklīgi, bet tā ir. Sociālie tīkli jau ir daļa no mūsu ikdienas. Problēma sākas tad, kad tie aizņem īstas sarunas vietu.
Tu zini, ko cilvēks ēd vakariņās, bet nezini, kā viņš patiesībā jūtas. Tieši tā. Mēs redzam aktivitātes, bet nevienmēr redzam cilvēka sajūtas. Kāds smaida bildēs, bet iekšēji var būt noguris vai vientuļš. Un kāds neko neliek internetā, bet vienkārši dzīvo. Starp citu, klusums sociālajos tīklos dažreiz liekas aizdomīgs. Kāpēc viņš neko neliek? Vai viņam viss labi? Bet varbūt viņam viss ir labi. Viņš vienkārši aizmirs par telefonu. Tāds cilvēks ir reta suga. Gandrīz kā lūsis Latvijas mežos. Tādu vajag aizsargāt. Man liekas, ka sociālie tīkli rada arī spiedienu būt interesantam. Ne tikai dzīvot, bet dzīvot tā, lai to var parādīt. Kafejnīca – foto, koncerts – video, pastaiga jūrmalā – storijas. Un tad parādās dīvaina doma. Ja es to nenofilmēju, vai tas vispār notika? Notika. Vienkārši algoritms to neredzēja. Algoritms tagad ir bēdīgs. Nu nekas, lai algoritms pagaida. Es domāju, ka reālā dzīve ir vērtīga tieši tāpēc, ka tā nevienmēr ir skaista bildēs. Tu vari sēdēt mājās vecā džemperī, dzert tēju un 2 stundas runāt ar draugu. Bildē tas neizskatīsies iespaidīgi, bet tas var būt ļoti labs vakars. Jā, tas gan. Reālā dzīve dod to, ko sociālie tīkli nevar. Lietus smaržu pēc karstas dienas, drauga īstos smieklus, sarunu bez paziņojumiem, pastaigu pa Vecrīgu, ka tu vienkārši ej un nedomā par storiju. Tas ir svarīgi. Dažreiz mēs skatāmies uz dzīvi caur telefonu, nevis ar savām acīm. Skaists saulriets? Vajag ātri parādīt visiem, ka tu to redzēji. Lai gan saulriets nebūs dusmīgs, ja tu to neieliksi internetā. Tieši tā. Bet dažreiz sociālie tīkli arī palīdz pamanīt reālo dzīvi. Piemēram, tu redzi kādam bildi no Siguldas rudenī un domā, kāpēc es pats tur neaizbraucu? Un tu aizbrauc. Tātad viss atkarīgs no tā, kā mēs tos lietojam. Ja tu domā, skaisti, es arī gribu pamēģināt, tas ir labi. Bet ja tu domā, mana dzīve ir sliktāka, tad vajag apstāties. Var sev pajautāt, vai pēc sociālajiem tīkliem es jūtos labāk vai sliktāk? Es esmu atpūties vai noguris? Es parunāju ar cilvēkiem vai vienkārši pazudu citu dzīvēs? Labi teikts. Un vēl var darīt vienkāršu lietu. Satikt cilvēku, ne tikai nospiest patīk. Uzrakstīt nevis skaisti, bet kā tev iet? Vai pat piezvanīt.
Zvans bez brīdinājuma. Tā jau ir gandrīz šausmu filma. Latviešu psiholoģiskais trilleris. Viņš piezvanīja. Bet nu labi, balanss ir iespējams. Sociālie tīkli ir ērti, smieklīgi un noderīgi. Tikai jāatceras, tā nav pilna dzīves versija. Tā ir vitrīna, nevis visa dzīve. Tātad secinājums ir vienkāršs. Sociālie tīkli ir instruments, nevis realitātes spogulis. Un tie noteikti nav instrukcija, kādai jābūt tavai dzīvei. Jā, Reālā dzīve var būt klusāka, vienkāršāka un ne tik skaista kā bildēs. bet tieši tajā ir īstas sarunas, īstas sajūtas un īsti mirkļi. Paldies, ka bijāt ar mums! Ar jums bija Andris un Sofija. Pēc šī podkāsta nolieciet telefona malā vismaz uz 5 minūtēm. Un pēc tam varat atgriezties, nospiest patīk un abonēt mūsu kanālu. Lūk, tas ir veselīgs balanss. Uz tikšanos! Atā!